šajā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā ir jātaisa izmaiņas, jo tā bija politiskā reforma, tā bija vienošanas reforma, kur vienā naktī tika izveidoti jauni novadi ar jaunām teritorijām. Tā bija politiskā reforma, kur jau pusgadu iepriekš, lai kāds bija vietējo kopienu viedoklis, piemēram, Ikšķiles novada gadījumā, jau mums skaidri arī tā laika ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valēnis teica, Česlav, mēs pasparosimies, bet tur jau vienošanās panākta. Tur Helmanis ir izdarījis visu, lai Ikšķiles novads būtu Ogres novadā. Līdz ar to, ja mēs apstiprinam šobrīd grozījumus šajā reformā, tas nozīmē, ka atsakāmies no tās politiskās ietekmes. Cienījamies ZZS, jūs bijat lielākie bļāvēji. Tad, kad jūs nopirka ar amatiem, tāpat kā bijušo Ikšķiles novada mēru, kurš sēž savā amatā 3 gadus, pelna algu 2,5 tūkstošus un ir novadījis kopā 3 gados 13 sēdes. Forši, ne? Un vēl par dažiem lokālu patriotiem, kuri tika nopirkti tikai tāpēc, lai pasaka, ka šī reforma ir izdevusies. Un ZZS vienkārši bija brīnišķīgi jūs klausīties. Kurš vainīgs? Kurš vainīgs? Es nē, bet kurš gan tad? Sprindžuks ar Viļumu. Izrādās, ka tie ministri, kas centās kaut ko, un apakškomisijas vadītājs, kas centās kaut ko darīt, jo vienotība jebkādā cenā spieda neko nedarīt, pat valdības deklarācijā negribēja iekļaut to, ka mums jāmaina ATRs likums, tos tā kā spiež. Un šis arguments, ka neko nevar izdarīt, paskatieties, kad šis likums ir pieņemts. 20. gadā, 20. jūnijā. Mazāk nekā gadu pirms vēlēšanām. Kad Māris Sprindžuks atslēdza Rīgas plānojumu nedēļas laikā. To visu var izdarīt, vajag tikai gribēt. Un vietējās kopienas, šajā gadījumā Ikšķiles novada 3622 iedzīvotāji, kas ir 50% balstiesīgi iedzīvotāji, jau šobrīd ir pateikuši, ka viņi nevēlas dzīvot Ogres novadā. Tātad mēs viņos neieklausāmies. Mums svarīgi ir politiskais aspekts, Helmaņa aspekts, kurš iet uz televīziju un stāsta, ja Ikšķiles novads nebūtu iekļauts Ogres novadā, viņš bankrotētu. Bāc viņam finanšu pratībā vienkārši ir ģeniāli. Tas nekas, ka Ogres novads visu laiku bija saņēmējs entos miljonus. Ikšķiles novads bija maksātājs pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Mēs balsojam pret steidzamību, Šlesera kungs. Tāpēc mēs uzskatām, ka, godīgi sakot, pāris mēnešos varētu izstrādāt mehānismu, kā jau nākamās vēlēšanas notiktu jaunās administratīvās teritorijās. To visu var izdarīt, vajag tikai gribēt. Un pašā noslēgumā, kāpēc ir jāmaina šis ATRs arī Ikšķiles gadījumā? Sociālais dienests, visi pakalpojumi, telpas pensionāriem, biedrībām, pieejamība. Tas viss vairs nav. Visur jābrauc uz Ogres novadu, uz Ogri. Pat Ikšķiles vidusskola savā stratēģijā 21. gadā bija jau iezīmēta, ka tur būs pamatskola, bet kas par skādi? Tur sāka pieaugt audzēkņu skaits, skolēnu skaits vidusskolā. Nevar slēgt. Nav tā super Ogres valsts gimnāzija, kura gribēja palikt vienīgā vidējās izglītības piedāvājumā. Ja jūs sakat, ka reformas mērķis ir pieejamība, un ja jūs sakat, ka Ikšķilei šī pieejamība ir tikai ar lielo Ogres novadu palielinājusies, tad es jums ieteiktu aizbraukt uz Ikšķili, paveicāt iedzīvotājiem. Jā, tur ir saujiņa grupiņa cilvēku, kuri, es teikšu, atkārtošos, ir nopirkti Ogres novadā, bet lielais vairums tomēr ir lokāli patrioti, un viņi arī atceras, kas notika Ikšķiles novadā līdz ATRam un kas notiek šobrīd. Līdz ar to es noteikti
esmu par to, ka izmaiņas ir vajadzīgas, bet arguments, ka mēs neko nevaram izdarīt, ceļš no ZZS puses, tas ir absurds. Paldies!